Par šo laiku Sarma bija par sevi devusi ziņu tikai vienā nieka vēstulē. Arī mazbērnu ierašanās pasaulē nevarēja aizkustināt viņas sasulušo sirdi. Zane ik pa brīdim rakstīja, lietišķi informēja par savu dzīvi un notikumiem tajā. Pēdējās vēstules atgriezās pie viņas, tātad tā gala adresē vairs neviena nebija. Zinot Sarmu, tas lielu izbrīnu neraisa. Viņai pamainīt dzīvi vai dzīvesvietu bija vienkāršāk kā pavasarī vai rudenī gājputniem emigrēt no viena gala uz otru. Sarma ar Matīsu dzīvoja kopā, jā. Strādāja turpat cehā, kur dzīves draugs. Protams, par darba vietu vajadzēja pateikties Matīsam. Acu šaudīšana uz apkārtējām būtnēm, kuras nesāja bikses, nebija mazinājusies, jo Sarma dzīvoja ar domu, ka varbūt var vēl labāku ko sameklēt, tikt uz vēl zaļāka zara. Matīs pēc Zanes izlaiduma apmeklējumu savējo raudzījās kaut kā savādāk. Ja nemācētu šī sieviete visas tās prasmes, kas sievietei jāmāk, tad laikam, ka nedzīvot ar tādu, kur var būt tāda bez nevienas mātišķās pilītes. Sākās tie juku laiki, viss bruka, neko vairs nevarēja saprast. Matīs ar staigāja ar garu ģīmi. Vai būs darba vieta viens, bet otrs un pats lielākais, kas lika nerviem saspringt, kur dzīvos. Dzīves vieta, darba vietas dota, nav vairs uzņēmuma, vieta zem tilta. Sarma tik pabužināja Matīsa matus un noteica, gan jau nebūs traki. Laikam jau nervi bija uzdevusi savu. Matīs pēdējā laikā nejūtās labi. Pie ārsta ne laiks, ne gribēšana. Pēc pusgada Sarma nedrīkstēja vilkt košas drēbes kā papagailim, jo šādos notikumos pieņemts vilkt tumšās. Vēl klātam vai nu bēru vainags vai pušķis. Matīsu ļaunā slimība bija pieveikusi. Tāpat kā pirms daudziem gadiem, Sarmai pirmā doma bija, ka tas viss skumīgais notika ar dzīves draugu, kur es tagad dzīvošu. Tās divas somas jau sen bija izsviestas. Tagad to vietā jau bija citas, mūsdienīgākas un ietilpīgākas. Sarmai dots mēnesis, lai atstātu saimnieka dzīvokli, kurš pieder darba vietai. Kur lai es eju? Paziņu daudz, bet ne tik labas, lai varētu kādam lūgt apmesties uz dzīvi. Velns parāvis, kāpēc viss šitā? Kūlies, cīnies, beigās tāpat pie sasistas silas. Cūcība. Vai tiešām jāsāk pieļaut doma, ka jāatgriežas pie mātes? Pa šiem gadiem neko nezinu, kas ar viņu dzīva vai nē. Man noēdīs pēdējos matus no galvas, ja atgriezīšos. Es taču pēdējo reizi cēli galvu paceldama teicu, ka ne par ko neatgriezīšos tur. Vēl jau nav zvanīts, vai mani laidīs iekšā, zinot māti, savs lepnums viņai arī ir. Ja nu gadījumā viņa stāvēs durvīs, tad braukšu pie Zanes. Tak jau mani māti ielaidīs. Esmu taču rakstījusi, interesējusies par viņu, izlaidumā arī biju. Labi. Sākšu krāmēt parpalas un rīt jāiziet uz autoostu. Varbūt vairs autobusu uz to galu nekursē. Sen jau nav braukts ar sabiedrisko. Nesamais smags, rokas ātri nogurst. Ceļš arī varēja būt īsāks. Tad beidzot tā mazā iela, iz kuras tad mātes māja. To ieraugot, Sarma mazliet palēlināja soli. Aizaudzis viss. Lāga vairs taku un pagalmu nevar atšķirt. Piegājusi paraustie durvis. Ciet. Sparīgi paklauvēja. Neviens neatver. Apbridusi ap māju cerībā, ka pa logu ieraudzīs, ka nedauzās tak svešinieks. Nekā. Neviens neiznāca, ne pa kaut atvērtu logu, ko uzsauca.
Dīvaini gan. Nolikusi somas turpat zālē durvju priekšā, Sarma nolēma, ka aizies pie kaimiņiem apjautāsies. Varbūt viņi zina, kas te un ko. Kaimiņu pagalmā izgāja neapmierināta sieviete. Uzzinājusi Sarmas apmeklējuma iemeslu, nelaipni atbildēja. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.